Sveiki, Drona eksperts.lv. Šodien parunāsim par aktuālajām problēmām, ko pieļauj jaunie dronu piloti. Un kāpēc vislielākais avarēšanas risks ir tieši pirmajās 2 nedēļās pēc drona iegādes. Viena no kļūdām, ko pieļauj jaunie dronu piloti, ir pārāk asas kustības, kā arī pārāk ātra drona pacelšana gaisā. Pārāk ātra drona pacelšana gaisā lielākoties rezultējas tajā, ka homepoint jeb mājas punkts vēl joprojām nav ticis reģistrēts dronā. Attiecīgi, sakaru zuduma gadījumā drons var neatgriezties uz pacelšanās punktu. Kā otra no kļūdām, ko pieļauj jaunie piloti, ir nepareizi iestatīts return to home, jeb atgriešanās mājās augstums. Liela daļa no jaunajiem pilotiem neņem vērā savu apkārtni, iedomājas, ka pēc iespējas lielāks iestatītais atgriešanās mājās augstums vienmēr izglābs no potenciālām problēmām. Tikai šajā gadījumā ir jāņem vērā to, ka tikai daļa no droniem ir aprīkota ar augšējiem šķēršļu sensoriem, kas nozīmē to, ka ja tavs drons atradīsies zem tilta vai arī zem kādiem koka zariem, dronam strauji paceļoties, tas var sevi nopietni traumēt. Kā trešā kļūda, ko pieļauj jaunie dronu piloti, ir nepārliecināšanās par akumulātoru uzlādes līmeni pirms drona pacelšanas, kas rezultējas nepietiekamā atlikušā lidojuma laikā. Attiecīgi cilvēks aizdod tālu projām, bet diemžēl nav aprēķinājis to, ka dronam ir jāatgriežas atpakaļ. Brīdinājums par to, ka nepietiekama akumulātoru līmeņa dēļ drons atgriezīsies mājās. Protams, šo funkciju ir iespējams atcelt, kas arī ir viena no liktenīgajām cilvēku kļūdām. Jāņem vērā to, ka neatkarīgi no cilvēku komandām drons pie aptuveni 10% akumulātoru uzlādes līmeņa sāks nosēsties. Tajā mirklī gan viņam būs vienalga, vai zem viņa atrodas koka zari vai ūdens. Visbeidzot, vēl viena ļoti aktuāla cilvēku problēma ir pārāk liela uzticēšanās tehnikai. Kā pēdējā no kļūdām, ko pieļauj jaunie piloti, viennozīmīgi ir vērts pieminēt to, ka lielai daļai cilvēku veikalā nav sniegta pilnvērtīga informācija. Tādējādi lielākā daļa cilvēku domā, ka pilnībā visi droni ir aprīkoti ar šķēršļu sensoriem, bet tā nebūtu nav. It sevišķi, ja mēs runājam par augšējiem šķēršļu sensoriem, kuri no DJI Consumer līnijas dronu sērijām ir tikai DJI Mini, Air un Mavic. Tāpat arī, ja tavs drons ir aprīkots ar šķēršļu sensoriem, ņemot vērā to, ka lielākā daļa šķēršļu sensoru ir vizuālie šķēršļu sensori, pie nepietiekama kontrasta, piemēram, ziemā pelēcīgā laikā lidojot, drons var nepamanīt elektrības vadus, plikās koka galotnes, vai arī pilnīgi pretēji pie pārlieku liela kontrasta, it sevišķi lidojot ar dronu pret sauli, drons arī var nepamanīt smalkus šķēršļus, kā piemēram tos pašus koka zarus vai arī elektrības vadus. Tātad, kas ir jāņem vērā par šķēršļu sensoriem? Pirmkārt, jau ne visi droni ir aprīkoti ar šķēršļu sensoriem. Otrkārt, lielākā daļa dronu, kas arī ir aprīkoti ar šķēršļu sensoriem, lielākā daļa no šiem šķēršļu sensoriem ir vizuālie šķēršļu sensori. Ņemot vērā to, ka šie ir vizuālie šķēršļu sensori, šo informāciju dronam vēl ir jāapstrādā. Attiecīgi, ja dronam nav bijis pietiekams laiks apstrādāt šo informāciju, tas var pienācīgi laicīgi neapstāties. Ne visi DJI droni ir aprīkoti ar visaptverošiem šķēršļu sensoriem, piemēram, DJI Neo vai DJI Flip sērijas droniem šķēršļu sensori ir tikai priekšā. Gan Neo un Flip sērijai sensori ir novietoti arī apakšā, bet jāņem vērā, ka šie sensori ir paredzēti, lai pēc iespējas labāk paceltos un nosēstos. Tie nav paredzēti, lai izvairītos no šķēršļiem. Tātad, kā izvairīties no šīm standarta kļūdām? Pirmkārt, varbūt labāk izvēlies savus pirmos lidojumus veikt kādā atklātā laukā. Savus pirmos lidojumus veic sina jeb lēnajā lidojuma režīmā, trenē bremzēšanu un apstāšanos. Viennozīmīgi neuzticies tikai un vienīgi drona iebūvētajiem šķēršļu sensoriem un vienmēr seko līdz atlikušajām bateriju līmenim. Ja sevišķi esot kā jauns pilots, varbūt tomēr uzticies dronam un ļauj dronam atgriezties mājās tad, kad viņš to uzskata par nepieciešamu. Ja tu ievēros visus šos principus, visticamāk arī tu iztiksi bez nevajadzīgiem incidentiem, saucējot savus nervus un neiztērējot naudu uz liekiem servisa apmeklējumiem. Uzzini vairāk droneexperts.lv mājaslapas blogu sadaļā, kā arī piesakies uz teorijas un praktiskajiem dronu pilotēšanas kursiem. Neaizmirst piesakot mūsu kanālam, lai nepalaistu garām arī citus noderīgus padomus, kā arī jaunumus dronu pilotēšanas regulās.